Dokuments numur 24. Bezgalīgā gara augstākās personības. Uversā mēs visas kopējā radītāja personības un būtnes iedalām trīs lielās grupās – bezgalīgā gara augstākās personības, telpas vēstnešu pulki un laika kalpojošie gari. Tās garīgās būtnes, kas nodarbojas ar mirstīgo augšupiešanas progresa schēmas, gribas radību mācīšanu un kalpošanu tām. Tās bezgalīgā gara augstākās personības, kuras ir minētas šajos stāstījumos, visā lielajā visumā darbojas 7 grupās. Vientuļie vēstneši, visuma aploku pārraugi, skaitīšanas direktori, bezgalīgā gara personīgie palīgi, asociētie inspektori, nozīmētie sārdzes vīri, absolventu gidi. Vientuļajiem vēstnešiem, aploku pārraugiem, skaitīšanas direktoriem un personīgajiem palīgiem ir raksturīgas milzīgas antigravitācijas spējas. Vientuļie vēstneši nav zināma galvenā mītne, viņi klejo pa visumu. Visuma aploku pārraugi un skaitīšanas direktori uztur mītnes supervisuma galvaspilsētās. Bezgalīgā gara personīgie palīgi atrodas centrālajā gaismas salā. Asociētie inspektori un nozīmētie sardzes vīri ir izvietoti attiecīgi vietējo visumu galvaspilsētās un to sastāvdaļu sistēmu galvaspilsētās. Absolventu gidi dzīvo Havonas visumā un darbojas visās tā miljardu pasaulēs. Lielākajai daļai šo augstāko personību ir amati vietējos visumos, bet viņi nav organiski saistīti ar evolucionāro valstību administrācijām. No 7 klasēm, kas veido šo grupu, tikai vientuļie vēstneši un iespējams personīgie palīgi pārvietojas pa visumu. Vientuļie vēstneši ir sastopami no paradīzes uz āru, caur Havonas aplokiem uz supervisuma galvaspilsētām un no turienes tālāk caur sektoriem un vietējiem visumiem ar to apakšnodaļām un pat uz apdzīvotajām pasaulēm. Lai gan vientuļie vēstneši pieder pie bezgalīgā gara augstākajām personībām, viņu izcelsme, daba un kalpošana ir apspriesta iepriekšējā dokumentā. Sadaļa numur 1. Visuma aploku pārraugi. Varētu šķist, kā milzīgās telpas, spēka straumes un gara enerģijas aploki darbojas automātiski. Varētu likties, ka tie funkcionē bez kavēšanās vai traucējumiem, bet tā nav. Visas šīs milzīgās enerģijas sistēmas ir pakļautas kontrolei, tās ir pakļautas saprātīgai pāraudzībai. Sadaļa numur 1. Visuma aploku pārraugi. Varētu šķist, kā milzīgās telpas, spēka straumes un gara enerģijas aploki darbojas automātiski. Varētu likties, ka tie funkcionē bez kavēšanās vai traucējumiem, bet tā nav. Visas šīs milzīgās enerģijas sistēmas ir pakļautas kontrolei, tās ir pakļautas saprātīgai pāraudzībai. Visuma aploku pārraugi nodarbojās nevis ar tīri fiziskās vai materiālās enerģijas jomām, visuma enerģijas direktoru domēnu, bet gan ar relatīvās garīgās enerģijas aplokiem un ar tiem modificētiem aplokiem, kas ir būtiski gan augsti attīstītu garīgo būtņu, gan moroncijas, jeb pārējas tipa saprātīgo radību uzturēšanai. Pārraugi nerada enerģijas aplokus un dievišķības superesenci, bet kopumā viņi ir saistīti ar visiem augstākajiem laika un mūžības gara aplokiem un ar visiem relatīviem gara aplokiem, kas saistīti ar lielo visuma sastāvdaļu pārvaldību. Viņi vada un manipulē visus šādus gara enerģijas aplokus ārpus paradīzes salas. Visuma aploku pārraugi ir ekskluzīvi bezgalīgā gara radījumi, un viņi darbojās tikai kā kopējā darboņa aģenti. Viņi ir personalizēti kalpošanai šādās 4 kārtās. 1. Augstākie aploku pārraugi. 2. Asociētie aploku pārraugi. 3. Sekundārie aploku pārraugi. 4. Terciārie aploku pārraugi. Havonas augstāko pāraugu un 7 supervizumu asociēto pāraugu skaits ir pabeigts. Vairāk šo kārtu pārstāvju netiek radīts. Augstāko pāraugu ir 7, un tie atrodas 7 Havonas aploku vadošajās pasaulēs. 7 supervizumu aplokus pārvalda brīnišķīga 7 asociēto pāraugu grupa, kas uztur mītnes uz 7 bezgalīgā gara paradīzes sfērām, 7 augstāko izpildītāju pasaulēm.
No šajienes viņi pārauga un vada telpas supervizumu aplokus. Šajās gara paradīzes sfērās 7 asociētie aploku pāraugi un augstāko enerģijas centru pirmā kārta veido saikni, kas augstāko izpildītāju vadībā nodrošina visu materiālo un garīgo aploku, kas iet uz 7 supervizumiem, koordināciju zem paradīzes līmeņa. Katra supervizuma galvenajā pasaulē atrodas sekundārie pāraugi laika un telpas vietējiem visumiem. Lielie un mazie sektori ir supervizumu valdību administratīvās nodaļas, bet tās nav saistītas ar šiem gara enerģijas pāraudzības jautājumiem. Es nezinu, cik daudz sekundāro aploku pāraugu ir lielajā visumā, bet Uversā ir 84,691 šādu būtņu. Sekundārie pāraugi tiek radīti nepārkraupti. Laiku pa laikam viņi parādās 70 locekļu grupās uz augstāko izpildītāju pasaulēm. Mēs tos saņemam pēc pieprasījuma, kad organizējam atsevišķu gara enerģijas un saziņas spēka aploku izveidi jaunajiem, attīstībā esošajiem mūsu jurisdikcijas visumiem. Terciārais aploku pāraugs darbojas katra vietējā visuma galvenajā pasaulē. Šī kārta, tāpat kā sekundārie pāraugi, tiek nepārtraukti radīta, veidojot grupas pa 700. Diemu senči tos nozīmē vietējiem visumiem. Aploku pāraugi tiek radīti saviem konkrētajiem uzdevumiem, un viņi mūžīgi kalpo savās sākotnējās nozīmējuma grupās. Viņi netiek rotēti kalpošanā, un tādējādi ilgstoši pēta problēmas, kas sastopamas viņu sākotnējā nozīmējuma jomās. Piemēram, terciārais aploku pāraugs numur 572,842 ir darbojies Salvingtonā kopš jūsu vietējā visuma agrīnās koncepcijas, un ir Nebadona Mihaila personīgā personāla loceklis. Neatkarīgi no tā, vai aploku pāraugi darbojas vietējos vai augstākos visumos, viņi vada visus iesaistītos attiecībā uz pareizajiem aplokiem, kas jāizmanto visu garīgo ziņojumu pārraidīšanai un visu personību pārvietošanai. Savā aploku pāraudzības darbā šīs efektīvās būtnes izmanto visas aģentūras, spēkus un personības visumu visumā. Viņi izmanto neatklātās augstās gara personības aploku kontrolei, un viņiem prasmīgi palīdz daudzi personāli, kas sastāv no bezgalīgā gara personībām. Tieši viņi izolētu evolucionāru pasauli, ja tās planētu princis saceltos pret vispārējo tēvu un viņa vietvaldi dēlu. Viņi spēj izslēgt jebkuru pasauli no noteiktiem augstākās garīgās kārtas visuma aplokiem, bet viņi nevar atcelt enerģijas direktoru materiālās strāvas. Visuma aploku pāraugiem ir līdzīga saistība ar garīgajiem aplokiem, kāda visuma enerģijas direktoriem ir ar materiāliem aplokiem. Šīs divas kārtas ir papildinošas, kopā pāraugot visus garīgos un visus materiālos aplokus, kurus radības var kontrolēt un manipulēt. Aploku pāraugi veic noteiktu pāraudzību pār tiem prāta aplokiem, kas ir saistīti ar garu, līdzīgi kā enerģijas direktoriem ir noteikta jurisdikcija pār tām prāta fāzēm, kas ir saistītas ar fizisko enerģiju, mehānisko prātu. Kopumā katras kārtas funkcijas tiek paplašinātas sadarbojoties ar otru, bet tīra prāta aploki nav pakļauti nevienas no tām pāraudzībai. Šīs divas kārtas arī nav koordinētas. Visos savos daudzveidīgajos darbos visuma aploku pāraugi ir pakļauti 7 augstākajiem enerģijas direktoriem un viņu padotajiem. Lai gan aploku pāraugi savās kārtās ir pilnīgi līdzīgi, viņi visi ir atšķirīgi indivīdi. Viņi ir patiesi personiskas būtnes, bet viņiem ir cita veida personība, kas nav tēva dota un nav sastopama nevienā citā radības tipā visā universālajā eksistencē. Lai gan jūs viņus atpazīsiet un iepazīsiet ceļojot uz paradīzes iekšieni, jums ar viņiem nebūs personisku attiecību. Viņi ir aploku pāraugi, un viņi stingri un efektīvi veic savu darbu. Viņi nodarbojas tikai ar tām personībām un būtnēm, kas pārauga tās darbības, kas saistītas ar viņu pāraudzībā esošajiem aplokiem. Sadaļa numur 2. Skaitīšanas direktori. Neskatoties uz to, ka vispārējā saprāta kosmiskais prāts ir informēts par visu domājošo radību klātbūtni un atrašanās vietu, visumu visumā darbojas neatkarīga metode visu gribas radību uzskaitei. Skaitīšanas direktori ir īpašs un pabeigts bezgalīgā gara radījums, un to skaits mums nav zināms.
Viņi ir radīti tā, lai spētu uzturēt perfektu sinhronitāti ar supervisuma atspoguļošanas tehniku, vienlaikus personīgi esot jutīgi un atsaucīgi uz saprātīgu gribu. Šie direktori, izmantojot nepilnībā izprastu tehniku, nekavējoties tiek informēti par gribas dzimšanu jebkurā lielā visuma daļā. Tāpēc viņi vienmēr ir kompetenti sniegt mums informāciju par visu gribas radību skaitu, dabu un atrašanās vietu jebkurā centrālās radības un 7 supervisuma daļā. Bet viņi nedarbojas paradīzē, tur viņi nav nepieciešami. Paradīzē zināšanas ir iedzimtas, dievības zina visu. Havonas 7 aplokos darbojas 7 skaitīšanas direktori, pa vienam katrā Havonas aploka vadošajā pasaulē. Izņemot šos 7 un kārtas rezerves uz gara paradīzes pasaulēm, visi skaitīšanas direktori darbojas dienu senču jurisdikcijā. Viens skaitīšanas direktors vada katra supervisuma galveno mītni, un šim galvenajam direktoram ir pakļauti tūkstošiem un tūkstošiem citu, pa vienam katra vietējā visuma galvaspilsētā. Visas šīs kārtas personības ir vienlīdzīgas, izņemot tās, kas atrodas Havanas vadošajās pasaulēs, un 7 supervisuma vadītājus. 7. supervisumā ir 100 000 skaitīšanas direktoru, un šis skaits sastāv tikai no tiem, kas ir nozīmēti vietējiem visumiem. Tas neietver Usatijas, visu Orvontona direktoru supervisuma vadītāja personīgo personālu. Usatija, tāpat kā citi supervisuma vadītāji, nav tieši noskaņots uz saprātīgas gribas reģistrāciju. Viņš ir noskaņots tikai uz saviem padotajiem, kas atrodas Orvontona visumos. Tādējādi viņš darbojas kā lieliska apkopojoša personība viņu ziņojumiem, kas nāk no vietējo radību galvaspilsētām. Laiku pa laikam Uversas oficiālie reģistrētāji savos ierakstos fiksē supervisuma stāvokli, kāds tas redzams Usatijas personības reģistrācijās. Šādi skaitīšanas dati ir raksturīgi tikai supervisumiem. Šie ziņojumi netiek pārraidīti ne uz Havanu, ne uz paradīzi. Skaitīšanas direktori nodarbojas ar cilvēkiem, tāpat kā ar citām gribas radībām, tikai tik tālu, cik tālu reģistrē gribas funkcijas faktu. Viņi nenodarbojas ar jūsu dzīves un tās notikumu ierakstiem. Viņi nekādā ziņā nav reģistrējošas personības. Nebadona skaitīšanas direktors numur 81412 no Orvontona, kas šobrīd atrodas Salvingtonā, šajā pašā brīdī ir personīgi apzināts un informēts par jūsu dzīvo klātbūtni šeit, Urantijā, un viņš apstiprinās jūsu nāvi ierakstos brīdī, kad jūs pārstāsiet funkcionēt kā gribas radība. Skaitīšanas direktori reģistrē jaunas gribas radības eksistenci, kad tiek veikts pirmais gribas akts. Viņi norāda uz gribas radības nāvi, kad notiek pēdējais gribas akts. Daļēja gribas parādīšanās, kas novērojama noteiktu augstāko dzīvnieku reakcijās, neietilpst skaitīšanas direktoru jomā. Viņi uzskaita tikai patiesas gribas radības un reaģē tikai uz gribas funkciju. Kā tieši viņi reģistrē gribas funkciju, mēs nezinām. Šīs būtnes vienmēr ir bijušas un vienmēr būs skaitīšanas direktori. Viņi būtu salīdzinoši nederīgi jebkurā citā visuma darba jomā, bet viņu funkcija ir nekļūdīga. Viņi nekad nepieriļ un nekad nemaldina. Un neskatoties uz viņu brīnišķīgajām spējām un neiedomājamajām privilēģijām, viņi ir personas, viņiem ir atpazīstama garīga klātbūtne un forma. Sadaļa numur 3. Bezgalīgā gara personīgie palīgi. Mums nav autentisku zināšanu par personīgo palīgu radīšanas laiku vai veidu. Viņu skaitam jābūt leģionam, bet tas nav reģistrēts Uversā. Balstoties uz konservatīviem secinājumiem, kas pamatoti ar mūsu zināšanām par viņu darbu, es uzdrīkstos lēst, ka viņu skaits sniedzas augstu triljonos. Mēs uzskatām, ka bezgalīgajam garam nav skaitlisku ierobežojumu šo personīgo palīgu radīšanā. Bezgalīgā gara personīgie palīgi pastāv tikai, lai palīdzētu dievības trešās personas paradīzes klātbūtnei. Lai gan viņi ir tieši saistīti ar bezgalīgo garu un atrodas paradīzē, viņi zibens ātrumā pārvietojas uz radības tālākajām daļām. Visur, kur sniedzas kopējā radītāja aploki, tur šie personīgie palīgi var parādīties, lai izpildītu bezgalīgā gara pavēli.
Viņi ceļo pa telpu līdzīgi kā vientuļie vēstneši, bet nav personas tādā nozīmē, kādā ir vēstneši. Visi personīgie palīgi ir vienlīdzīgi un identiski, viņi neuzrāda nekādu individualitātes atšķirību. Lai gan kopējais darbonis uzskata viņus par patiesām personībām, citiem ir grūti viņus uzskatīt par reālām personām, viņi neizpauž garīgu klātbūtni citām garīgām būtnēm. Paradīzes izcelsmes būtnes vienmēr apzinās šo palīgu tuvumu, bet mēs neatpazīstam personības klātbūtni. Šādas klātbūtnes formas trūkums bez šaubām padara viņus vēl noderīgākus dievības trešajai personai. No visām atklātajām garīgo būtņu kārtām, kas cēlušās no bezgalīgā gara, personīgie palīgi ir gandrīz vienīgie, ar kuriem jūs nesastapsieties savā augšupceļā uz paradīzi. Sadaļa numur 4. Asociētie inspektori. 7 augstākie izpildītāji uz 7 bezgalīgā gara paradīzes sfērām kolektīvi darbojas kā 7 supervisumu administratīvā superpārvaldnieku padome. Asociētie inspektori ir augstāko izpildītāju varas personiskais iemiesojums laika un telpas vietējiem visumiem. Šie augstie vietējo radību lietu novērotāji ir bezgalīgā gara un 7 paradīzes meistara garu kopīgi pēcnācēji. Mūžības tuvākajos laikos tika personalizēti 700 000, un viņu rezerves korpuss uzturas paradīzē. Asociētie inspektori strādā tiešā 7 augstāko izpildītāju pārraudzībā, būdami viņu personīgie un spēcīgie pārstāvi laika un telpas vietējos visumos. Inspektors atrodas katras vietējās radības galvenajā sfērā un ir ciešs rezidējošā dienu savienotāja līdzstrādnieks. Asociētie inspektori saņem ziņojumus un ieteikumus tikai no saviem padotajiem, nozīmētajiem sardzes vīriem, kas izvietoti apdzīvoto pasauļu vietējo sistēmu galvaspilsētās. Savukārt viņi ziņo tikai savam tiešajam tiekšniekam, attiecīgā supervisuma augstākajam izpildītājam. Sadaļa numur 5. Nozīmētie sardzes vīri. Nozīmētie sardzes vīri ir koordinējošas personības un 7 augstāko izpildītāju sakaru pārstāvji. Viņus paradīzē personalizēja bezgalīgais gars, un viņi tika radīti konkrētiem savas nozīmes mērķiem. Viņu skaits ir nemainīgs, un to ir tieši 7 miljardi. Līdzīgi kā asociētais inspektors pārstāv 7 augstākos izpildītājus visā vietējā visumā, tā katrā no 10 000 šīs vietējās radības sistēmu ir nozīmētais sardzes vīrs, kurš darbojas kā tiešs tāltālās un augstākās superkontroles padomes pārstāvis visu 7 supervisumu lietās. Sardzes vīri, kas dežurē Orvontona vietējo sistēmu valdībās, darbojas tiešā 7. augstākā izpildītāja, 7. supervisuma koordinātora pakļautībā. Bet savā administratīvajā organizācijā visi sardzes vīri, kas ir nozīmēti vietējā visumā, ir pakļauti asociētajam inspektoram, kas atrodas visuma galvenajā mītnē. Vietējā radībā nozīmētie sardzes vīri kalpo rotācijas kārtībā, tiekot pārcelti no sistēmas uz sistēmu. Parasti viņus maina reizi 1000 gados pēc vietējā visuma laika. Viņi ir vieni no augstākajām personībām, kas atrodas sistēmas galvaspilsētā, bet viņi nekad nepiedalās apspriedēs, kas saistītas ar sistēmas lietām. Vietējās sistēmās viņi kalpo kā 24 administrātoru, kas nāk no evolūcionārajām pasaulēm ex officio vadītāji, bet citādi augšupiejošajiem mirstīgajiem ir maz saskars ar viņiem. Sardzes vīri gandrīz tikai nodarbojas ar to, lai savas visuma asociēto inspektoru pilnībā informētu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar viņu nozīmēto sistēmu labklājību un stāvokli. Nozīmētie sardzes vīri un asociētie inspektori neziņo augstākajiem izpildītājiem caur supervisuma galveno mītni. Viņi ir atbildīgi tikai attiecīgā supervisuma augstākajiem izpildītājiem. Viņu darbības ir atšķirīgas no dienu senču administrācijas.
Augstākie izpildītāji, asociētie inspektori un nozīmētie sardzes vīri kopā ar omniafīmiem un daudzām neatklātām personībām veido efektīvu, tiešu, centralizētu, bet plašu padomdevēju un administratīvās koordinācijas sistēmu visā lielajā lietu un būtņu visumā. Sadaļa numur 5. Nozīmētie sardzes vīri. Nozīmētie sardzes vīri ir koordinējošas personības un 7 augstāko izpildītāju sakaru pārstāvji. Viņus paradīzē personalizēja bezgalīgais gars, un viņi tika radīti konkrētiem savas nozīmes mērķiem. Viņu skaits ir nemainīgs, un to ir tieši 7 miljardi. Līdzīgi kā asociētais inspektors pārstāv 7 augstākos izpildītājus visā vietējā visumā, tā katrā no 10 000 šīs vietējās radības sistēmu ir nozīmētais sardzes vīrs, kurš darbojās kā tiešs taltalās un augstākās superkontroles padomes pārstāvis visu 7 supervisumu lietās. Sardzes vīri, kas dežurē Orvontona vietējo sistēmu valdībās, darbojās tiešā 7. augstākā izpildītāja, 7. supervisuma koordinātora pakļautībā. Bet savā administratīvajā organizācijā visi sardzes vīri, kas ir nozīmēti vietējā visumā, ir pakļauti asociētajam inspektoram, kas atrodas visuma galvenajā mītnē. Vietējā radībā nozīmētie sardzes vīri kalpo rotācijas kārtībā, tiekot pārcelti no sistēmas uz sistēmu. Parasti viņus maina reizi 1000 gados pēc vietējā visuma laika. Viņi ir vieni no augstākajām personībām, kas atrodas sistēmas galvaspilsētā, bet viņi nekad nepiedalās apspriedēs, kas saistītas ar sistēmas lietām. Vietējās sistēmās viņi kalpo kā 24 administratoru, kas nāk no evolucionārajām pasaulēm espoficio vadītāji, bet citādi augšupejošajiem mirstīgajiem ir maz saskares ar viņiem. Sardzes vīri gandrīz tikai nodarbojas ar to, lai savas visuma asociēto inspektoru pilnībā informētu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar viņu nozīmēto sistēmu, labklājību un stāvokli. Nozīmētie sardzes vīri un asociētie inspektori neziņo augstākajiem izpildītājiem caur supervisuma galveno mītni. Viņi ir atbildīgi tikai attiecīgā supervisuma augstākajam izpildītājam. Viņu darbības ir atšķirīgas no dienu senču administrācijas. Augstākie izpildītāji, asociētie inspektori un nozīmētie sardzes vīri kopā ar omniafīmiem un daudzām neatklātām personībām veido efektīvu, tiešu, centralizētu, bet plašu padomdevēju un administratīvās koordinācijas sistēmu visā lielajā lietu un būtņu visumā. Sadaļa numur 6. Absolventu gidi. Absolventu gidi kā grupa atbalsta un vada augsto tehnisko mācību un garīgās apmācības universitāti, kas ir tik būtiska, lai mirstīgais sasniegtu laikmetu mērķi, Dievu, atpūtu un pēc tam pilnveidotas kalpošanas mūžību. Šīs augsti personiskās būtnes savu nosaukumu ir ieguvušas no sava darba dabas un mērķa. Viņi ir pilnībā veltīti uzdevumam vadīt mirstīgos absolventus no laika supervisumiem caur Havonas apmācību kursu, kas kalpo, lai sagatavotu augšupējošos svētceļniekus uzņemšanai paradīzē un noslēguma korpusā. Man nav aizliegts mēģināt jums stāstīt par šo absolventu gidu darbu, bet tas ir tik ultras garīgs, ka es šaubos, vai spēšu adekvāti attēlot materiālajam prātam viņu daudzveidīgo darbību jēdzienu. Mājokļu pasaulēs, kad jūsu redzes lauks paplašināsies un jūs būsiet atbrīvoti no materiālo salīdzinājumu važām, jūs sāksiet saprast to realitāšu nozīmi, kuras acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas nekad nav ienākušas cilvēka prātā. Pat tās lietas, ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas mīl šādas mūžīgās patiesības. Jūs nevienmēr būsiet tik ierobežoti savas redzes un garīgās izpratnes diapazonā. Absolventu gidi vada laika svētceļniekus cauri 7 Havonas pasauļu aplokiem. Gids, kurš jūs sagaidīs pēc ierašanās ārējā Havonas aploka uzņemšanas pasaulē, paliks ar jums visu jūsu karjeru debesu aplokos. Lai gan jūs sazināsieties ar neskaitāmām citām personībām jūsu uzturēšanās laikā miljards pasaulēs, jūsu absolventu gids jums sekos līdz jūsu Havonas progresa beigām un būs liecinieks jūsu ieiešanai laika beigu miegā, mūžības pārējas miegā uz paradīzes mērķi,
kur pamostoties jūs sagaidīs paradīzes pavadonis, kas nozīmēts jūs sagaidīt un iespējams palikt ar jums, līdz jūs tiksiet iesvētīti mirstīgo noslēguma korpusa locekļa statusā. Absolventu gidu skaits pārsniedz cilvēka prāta spējas to aptvert, un viņi turpina parādīties. Viņu izcelsme ir zināms noslēpums. Viņi nav pastāvējuši no mūžības. Viņi noslēpumaini parādās, kad ir nepieciešami. Visos centrālā visuma valstībās nav neviena ieraksta par absolventu gidu līdz tai tālajai dienai, kad pirmais mirstīgais svētceļnieks visu laiku vēsturē devās uz centrālās radības ārējo joslu. Tajā brīdī, kad viņš ieradās ārējā aploka vadošajā pasaulē, viņu ar draudzīgiem svēcieniem sagaidīja Malvoriāns, pirmais no absolventu gidiem, un tagad viņu augstākās padomes priekšnieks un viņu plašās izglītības organizācijas direktors. Paradīzes Havonas ierakstos, sadaļā ar nosaukumu Absolventu gidi, parādās šāds sākotnējais ieraksts. Un Malvoriāns, pirmais no šīs kārtas, sveica un mācīja svētceļnieku, Havonas atklājēju, un vadīja viņu no sākotnējās pieredzes ārējiem aplokiem, soli pa solim un aploku pa aplokam, līdz viņš stāvēja diešā visu personību avota un likteņa klātbūtnē, pēc tam šķērsojot mūžības slieksni uz paradīzi, kur pamostoties jūs sagaidīs paradīzes pavadonis, kas nozīmēts jūs sagaidīt un iespējams palikt ar jums, līdz jūs tiksiet iesvētīti mirstīgo noslēguma korpusa locekļa statusā. Šī Havonas atklāņēja svētceļnieka vārds ir Grandfanda, un viņš nāca no planētas 341, sistēmā 84, zvaigznājā 62, vietējā visumā 1131, kas atrodas pirmajā supervisumā. Viņa ierašanās bija signāls visumu apraides dienesta izveidei. Līdz tam darbojās tikai supervisumu un vietējo visumu apraides, bet paziņojums par Grandfandas ierašanos Havonas vārtos signalizēja slavas telpas ziņojumu inaugurāciju, kas nosaukti tāpēc, ka sākotnējā visuma apraide ziņoja par pirmā no evolucionārajām būtnēm, kas sasniedz augšupejošās eksistences mērķi – ierašanos Havonā. Absolventu gidi nekad neatstāja Havonas pasaules. Viņi ir veltīti laika un telpas absolventu svētceļnieku kalpošanai. Un jūs kādreiz satiksiet šīs cildinās būtnes aci pret aci, ja neatraidīsiet noteikto un pilnveidoto plānu, kas izstrādāts, lai nodrošinātu jūsu izdzīvošanu un augšupcelšanos. Sadaļa numur 7. Absolventu gidu izcelsmes. Lai gan evolūcija nav centrālā visuma kārtība, mēs uzskatām, ka absolventu gidi ir pilnveidotie, jeb pieredzējušākie citas centrālā visuma radību kārtas, Havonas servitālu locekļi. Absolventu gidi izrāda tik plašu līdzjūtību un tādu spēju saprast augšupejošās radības, ka mēs esam pārliecināti, ka viņi šo kultūru ir ieguvuši, faktiski kalpojot supervisumu valstībās kā universālās kalpošanas Havonas servitāli. Ja šis viedoklis nav pareizs, kā tad mēs varam izskaidrot vecāko jeb pieredzējušāko servitālu pastāvīgo pazušanu? Servitāls ilgi būs prom no Havonas, pildot uzdevumu supervisumā, iepriekš piedalījies daudzās šādās misijās, atgriezīsies mājās, saņems privilēģiju personiskam kontaktam ar paradīzes centrālo mirdzumu, tiks apņemts no gaismotajām personām un pazudīs no savu garabiedru redzesloka, lai nekad vairs neatgrieztos starp sev līdzīgajiem. Atgriežoties no kalpošanas supervisumā, Havonas servitāls var baudīt daudzas dievišķas apņemšanas un iznāk no tām tikai kā paaugstināts servitāls. Gaismotās apņemšanas pieredze nevienmēr nozīmē, ka servitālam ir jāpārvēršas par absolventu gidu, bet gandrīz 4. daļa no tiem, kas sasniedz dievišķo apņemšanu, nekad neatgriežas kalpošanā valstībām. Augstajos ierakstos parādās virkne šādu ierakstu. Un Havonas servitāls numur 842 kviljoni, 842 biljoni, 682 miljoni, 846 tūkstoši, 782 lītenes vārdā Sudna atnāca no supervisuma kalpošanas, tika uzņemts paradīzē, pazina tēvu, iegāja dievišķajā apņemšanā un vairs nav. Kad šāds ieraksts parādās ierakstos, šāna servitāla karjera ir noslēgusies. Bet tikai 3 mirkļos, nedaudz mazāk par 3 jūsu laika dienām, jaundzimis absolventu gids spontāni parādās Havonas visuma ārējā aplokā,
un absolventu gidu skaits, pieļaujot nelielu atšķirību, kas bez šaubām saistīta ar tiem, kas ir pārejas procesā, precīzi atbilst pazudušo servitālu skaitam. Ir vēl viens iemesls domāt, ka absolventu gidi ir evolucionējuši Havonas servitāli, un tas ir šo gidu un ar tiem saistīto servitālu nemainīgā tendence veidot tik neparastas saites. Veids, kā šīs it kā atsevišķās būtņu kārtas saprot un jūt līdz viena otrai, ir pilnīgi neizskaidrojams. Ir atsvaidzinoši un iedvesmojoši vērot viņu savstarpējo uzticību. 7 meistara gari un ar tiem saistīties 7 augstākie enerģijas direktori ir attiecīgi augstākās būtnes prāta potenciāla un spēka potenciāla personiskie glabātāji, ko viņš pagaidām vēl nedarbina personīgi. Un kad šie paradīzes līdzgaitnieki sadarbojās, lai radītu Havonas servitālus, pēdējie ir dabiski iesaistīti noteiktās augstākās varas fāzēs. Tādējādi Havonas servitāli faktiski ir noteiktu laika telpas domēnu evolucionāro potenciālu atspulgs perfektajā centrālajā visumā, kas viss atklājas, kad servitāls piedzīvo pārveidi un pārradīšanu. Mēs uzskatām, ka šī pārveide notiek reaģējot uz bezgalīgā gara gribu, kas neapšaubām darbojās augstākā vārdā. Absolventu gidas nerada augstākā būtne, bet mēs visi pieļaujam, ka pieredzes dievība kaut kādā veidā ir saistīta ar tiem darījumiem, kas rada šīs būtnes. Havona, ko tagad šķērso augšupejošie mirstīgie, daudzējādā ziņā atšķiras no centrālā visuma, kāds tas bija pirms Grandfandas laikiem. Mirstīgo augšupejošo ierašanās Havonas aplokos aizsāka plašas izmaiņas centrālās un dievišķās radības organizācijā, izmaiņas, kuras neapšaubāmi inicijēja augstākā būtne, evolucionāro radību dievs, atbildot uz pirmā no saviem pieredzes bērniem ierašanos no 7 supervisumiem. Absolventu gidu parādīšanās kopā ar terciāro supernafīmu radīšanu liecina par šiem dieva augstākiem darbiem. Iesniedza dievišķais padomdevējs no Uversas.